Nu ko, staigāju gar vilcienu sliedēm, gaidu vilcienu. Tagad jau Deutsche Bahn ir tā, kad pēkšņi kaut kas notiek, var vilciens apstāties mežā, tu vari kāpt ārā un gaidīt autobusu, kas tev izglābs un aizdīs līdz tuvākai nākamai pieturai. Šoreiz arī man ir tieši tāda situācija, ka vilcienā ir kaut kas tur pa ceļam noticis un vilciens būs pēc 20 minūtēm tikai. Tas nozīmē, ka viss pārējais ceļš man ir jāpārbūvē, jo es braucu diezgan tālu. No vienas zemes uz otru zemi, no Bādens-Vurtembergas uz Bavāriju. Jā, tā kā, bet man ir pilnīgs miers un visdziļākā humora izjūta, tāpēc, kad mana nervu sistēma ir pilnīgi līdzsvarojusies, man par to visu vienkārši nāk smiekli, jo nokavēt tāpat neko nevar. Un ir tā, kā ir. Un ir forši, tāpēc, ja tev ir nemieris, ja tev ir kaut kāds stress, vai ja tev ir nomākstas domas, vai depresija, vai intoksikācija, raksti man. Es tev pastāstīšu, kā un kas ir jālieto, lai pilnīgi nesāpīgi atbrīvotos no stresiem, vīrusiem, kas ieķērušies un neiet ārā, bacīļiem, parazītiem, tārpiem un kļūst par brīnišķīgi, laimīgi, smaidīgi cilvēku. Davai draudzējamies!